Labs rīts visiem! Ēterā ezera krastu balss. Šodien 6. janvāris 2026. gada. Pūš tāds neliels dienvidu vējš, kādi 4-5 metri sekundē. No ezers ir aizsalis. Kādi 6 centimetri apmēram ir ledus uz ezera. Bet viņš tāds tā kā divos slāņos ir bijis. Pakusis, pacēlēs ūdens, tur uznāca sniegs un atkal sasals. Tā kā dubultais ledus sanāk. Bet man te stāstīja, ka vakar esot bijis jau tur pie Varkaļu kanāla, pie lieguma puses jau viens uz ledus esot sēdējis. Kaut arī te ir brīdinājumi, kad Mārupes novada pašvaldība var nosodīt līdz 100 eiro par tiem, kas kāps uz ledus, ja biezums nav sasniedzis 15 centimetrus. Tā kā esam uzmanīgi. Domājam gan par savu dzīvību, gan par finansiālo stāvokli. Vai tas ir tā vērts? Varbūt tās tomēr vēl drusku pagaidam. Ezers ir skaists, viss balts. Šobrīd neviens nav manāms uz ezera. Tā kā drīz jau arī būs cietā ūdens sezona. Pats rekur druski jau aizēja pa ezeru uz priekšu. Ezers tur tālumā arī mums viss ir skaists balts. Te kur straume, šeit arī jau viss ciet ir parasti no tās vietas aiziet tā uz Dūšaļu pusi un tad gar to krastu straume iet. Bet viņa arī tās ir aizsalus. Parasti tur ir slapš. Tā kā esmu apgājis jau kādus 6-7 metrus pa ledu. Nekas šeit nekrakšķ. Ledus man iztur.